šeit. Galvenokārt tāpēc, ka jums ir, mēs zinām, ļoti laba skola, jums ir ļoti laba skolas direktora, un paši jūs esat pēc radītājiem visiem un pēc reitingam arī ļoti labi. Ja? Kā jau Šakova kungs stāstīja, esošā teritorijā jums ir 3,7 hektāra, pievienojam 2,1, viss ir skaidrs, sanāk 5,8 hektāri. Tas ir skolai vislielākā teritorija, ko var piesaistīt. Protams, es domāju, tas nav ne tikai Latvijā, Baltijā, vai ir iespējams kaut kur Google apskatīties, nu, diez vai ir tie radītāji, bet, protams, šī teritorija ir ļoti liela. Maziem bērniem, protams, iepirkums mums var radīt, kāda viņi ir, bet pēc kvalitātes mēs gribam, lai te ir, vai, piemēram, Francijas vai no Dānijas ražoti, bet kas ir laba kvalitāte. Tas ir šis pirmais laukums. Tā viņš var izskatīties. Ejam tālāk. Nākamais laukums bērniem jau no 5 līdz 7 gadiem. Nākošais laukums. Tur varētu būt aptuveni tādi elementi un atsevišķi. Šis ir, man liekas, ļoti interesants. Mēs arī viņu pārbaudām. Visi tādi elementi ir. Šeit var arī ne tikai, šeit varētu būt ne tikai līdz 7 gadiem, 80 plus arī varētu būt. Šis ir ļoti labs, varbūt tas ir ražots Jūrmala, starp citu, viņu var redzēt arī Jūrmala. Dažas vietas Rīga vēl nav, pie jums viņš būs pirmais. Ejam tālāk. Tādi elementi atsevišķi pastaigāt no koka. Tādi individuāli sagatavot. Ejam tālāk. Nākamais laukums. 7 plus un tā tālāk. Jā, faktiski es uzreiz pateikšu. Tas ir visgrūtāk sameklēt iekārtas, kas var noderēt jums, jūsu šodienas auditorijai. Un, faktiski mums visiem neatkarīgi no vecumā. Jā. Radam, kas šeit varētu būt. Tāds viņš ir, ļoti liels. Visi ir ar gumiju, tāpēc pret traumam. Un šis elements, šis ir vispieprasītākais. Faktiski mums viņš patīk ļoti labi. Aprakstā ir rakstīt no tās grāmatas, no ražotāja. Jā, 15 minūtes ar viņu nodarboties. Man pašam sāna kaut kāds pusotras minūtes vairāk, ja? Jūs varbūt vairāk. Tas ir parāda sporta efekts, man liekas, uz tiem, kas nodarbojas ar surfingu, ja? Ar surfingu. Es nezinu, vai jums ir tāda iespēja ar surfingu, bet šeit jūs varat to pamēģināt, ja? Kas ir šis, es pats nezinu, man kolēģi ieteica, ka ļoti labs, un jums pārbaudīsim, ja? Šis ir ļoti interesants, ja? Fakts ir tas, ka visas tās iekārtas ir tāds un kvalitātes var mēģināt arī izdemolēt visam nevienam. Ejam tālāk, ja? Tad arī tāds komplekss viņš būs, un tad jūs variet, kā ienāk šeit, tad tā virziet uz. Jā. Tagad mēs jums parādīsim, kā šobrīd jūs variet apskatīt tas viena no daļām. Šobrīd ir netālo Rīgas klasiskā gimnāzija Purcima 38. Mēs faktiski direktoru aicinājām apskatīties. Šobrīd jūs variet apskatīt, tas ir tikai viena daļa. Jums būs lielāk, un, protams, ņemot vērā, kā viņi ir pirmie, jūs ir nākamie, tad jums būs labāk. Ejam tālāk. Tā izskatās. Nākošais. Multifunkcionāli laukumi. Sākotnēji mēs domājam, ka šo laukumu uzliks šeit lielu, ja? Pēc tam pārdomājam, un šeit ir paredzēts. Kas šeit ir? Šeit ir 3 vai 4 skrējceli. 3 skrējceli ar, protams, speciālu segumu, un šeit jūs varat redzēt 3 laukumi. Arī ar gumiju speciāli laukumi priekš volejbola un basketbola. Pa vidu ir, droši vien, virsma būs tāda kā jūsu mini-piču, tikai labākā kvalitāte, un tur var spēlēt visu. Šeit būs basketbola grozi, cik viņi šeit ir 6 volejbols un mazi futbola vārti. Tad faktiski viņš var būt tāds multifunkcionāls. Tādi Latvijā šobrīd nav, mēs uz jums arī pamēģināsim, kā aiziet. Nākošais varbūt var atpakaļ vēl. Nē, atpakaļ, nāc priekšā. Jā, vēl vienu. Šis ceļš ir asfaltēts, lai jūs varat braukt tur ar visiem tur un vēl kaut ko, kas, jā, vai riteņiem. Un tāda veida vasaras laika
jūs variet iebraukt šeit, un šeit arī virzieties par šo asfaltēto laukumu. Bet mēs ļoti ceram, ka ziemā šeit mēs veidojam hokeja laukumu ar normāliem bortiem un viss. Tad rezultāti ir tāds multifunkcionāls laukums. Ja? Tad jūs saprotat, no sākuma šita, pēc tam šita, viss te rotaļu laukumi, tad šeit ir šīs laukums asfaltēts. Ja? Un futbola laukumu jūs redzēt, tad ejam tālāk. Nu, tā izskatās no šīs puses. Ko man šeit vajadzēs? Tā ir vizualizācija. Tas ir vizualizācija. Nu, labi. Tā, nu tagad, piemēram, tādi laukumi, ka viņi izskatās, tas ir jau Vecmilgrāvi 31. skola. Šitu var apskatīties, starp citu runājot par laukumiem. Ja viņi būs arī paredzēti visas iekārtas arī bērniem ar rateņiem, ja tas faktiski arī ir paredzēts. Kas vēl ir? Jā, nu tas ir jau runājot par futbola stadionu. Viņš paliek esošajā vietā, tikai būs lielāk, un futbola laukuma izmēra būs 40x60 ar mākslīgo segumu. Ar mākslīgo segumu diezgan laba kvalitāte, kā viņu var, protams, tur spēlēt. Ja? Nu, tas ir skaidrs, par to es jau pastāstīju. Tā, vingrošana. Visa ielas vingrošana paredzēta visa tā laukuma pie skrejceļiem blakus 3 multifunkcionāliem laukumiem. Tas arī, kas ir, nu varbūt šeit ir svaiga vakardienas fotogrāfija, bet tas ir ļoti laba arī pārbaudīts kvalitāte visi elementi, kas atrodas arī pie tas pašas Rīgas klasiskas gimnāsijas. Tikai pie jums viņi būs vēl vairāk nekā. Tā viņi izskatās. Šeit ir atšutais starp citu Latvijas. Nu, par to es jums jau teicu, par to asfaltu. Nu, tad šeit kaut ko, bet to mēs varam runāt. Nu, mums ir priekšlikums tenisa galda. Mani kolēģi iekļūst šeit šakas. Nu, es pats nestados priekšā, kā var spēlēt un kas spēlēt figuras. Nu, tāda, nu, nezinu, kā jūs tur sadalāt. Ja? Nu, tad varbūt šeit būs kaut kāds vai twister vai kaut kas, par to mēs varam runāt. Un šeit mums ļoti būtiski, nu, jums tādi priekšlikumi, ja? Vai būs viens vai cits, tas viss naudas ietver, tas īpaši neietekmē. Ja? Nu, jauna zona, labi iekārtota zaļa zona, tad šeit paliek mini pič, šeit ir skrejceļš ar bedre, un šeit mēs plānojam to zaļu klasi, ja? Par to, kas tas ir zaļa klase, es godīgi pateikt, es nezinu, direktors teica, gribu zaļu klase, mēs uzrakstējam zaļu klase, nu, lai viņa būs paistam zaļa, tas ir atkarīgs no jums. Kas ir paredzēts? Nu, tagad tādi cipari, tādi rezultātā. 7 laukumi fiziskam aktivitātēm un mākslīgo segumu. Tas ir tā gumija. Platība ir 1,6 hektāri. Nākošais žoks, apkārt skolai un apkārt visam šim laukumam 1,2 kilometru garumā. Brudziet laukums 8,5 tūkstoši kvadratmetru, tāpēc, ka, protams, vajadzētu nomainīt brudi pie skolas ieejas, šeit pagalmā, nu tad tas ir kopā skaits. Nu un tad vingrošana 12 iekārtas un 14 rotaļu iekārtas no tiem maziem bērniem līdz jebkuram vecumam. Nākošais. Protams, visu šo teritoriju vajadzētu kontrolēt, tāpēc paredzēts uzliek konteinera tipa ģērbtuves, inventāra nomu. Mēs vēl runājam par ģērbtuvām, varbūt ņemot vērā, ka jūs varat nākt ne tikai. Nu, tad faktiski jautājumi, kādas ir idejas, ar ko vajadzētu vēl papildināt. Jā, lūdzu. Autostāvvietas. Ja mēs runājam, kāpēc šeit ir tik daudz attiecīgi visu Rīgas domas departamentu pārstāvjus, jo paralēli mēs savadīsim kārtībā Lielvaras ielu. Attiecīgi mēs savadīsim kārtībā ielu un tur sanās tā skola, kalns un kalna puse mēs izveidosim augstāvvietas. Sākumā tas būs ar šķērbam. Tas, ka risinājums paskatīsimies, kā aizies, un pēc tam nākamā gada noteikti mums viņš visam tam, ko jau Oļegs sazīmēja, lai nosvaltētu lielas augstāvlaukums, to mēs nepavilksim. Bet 17. gadam mēs varētu jau iet tālāk un arī to nosvaltēt. Bet tur, kur jūs esat redzējuši, ir graus. Graus tiks nojauks, mēs jau runājam ar privātiem īpašniekiem, lai tas graus nebojātu visu kopējas kārtā. Un ielas tā puse būs iespēja gan attiecīgi vecākiem,
gan visiem tiem cilvēkiem, kas šeit brauks atpūsties, kas ir diezgan liels sloks. Atstāvietas būs tajā pusē. Plus mēs runājam arī, ka mēs skolas administrācijā attiecīgi vajadzībām arī būs paredzēt kaut kāds vietas skaits, bet tas ir tikai, tas ir domās tieši skolas cilvēkiem, vecākiem, atpūtniekiem būs par ielu. Un vēl jautājums. Vai tiks savienota Bulvārdas iela līdz Degmatielai vai Puzeņkas iela? Būvniec, ja mēs runājam par visu zaļo teritoriju, kas tagad ir sakārtota, bijusi izgāstos vieta, sāksim ar to, ka 5 gadu laikā tur ir aizliegta jebkāda būvniecība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, kad ir piešķirts finansējums, tu pēc tam neko 5 gadu laika nedrīkst tur darīt. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja mēs runājam par gājiet taku, kas ir arī ļoti būtiski, lai mēs varētu teritoriju savienot, kad ir dubļi, lai cilvēki varētu normāli iziet, mēs meklēsim risinājumu, piemēram, kā Jūrmala, Mēža, kaut kas koka tākas tāda veida, bez kā raktiekši mēs neko nevaram. Piemēram, galdi, kurus mēs tur liksim, vai tie paši mangali, tas viss arī būs parnesāmais risinājums. Pēc 5 gadiem atkal, es godīgi pateikšu savu viedokli, es domāju, ka labāk neizmantot šo vietu, lai savienot 2 ielas un tāda veida norganizēt satiksmi, bet labāk šo kalnu tālāk apbūvēt sportā attiecīgi. Mēs runājam par ziemu, lai snowboardisti vai slepotāji varētu izmantot, nevis pa vidu uz savu pielu. Līdz ar to mana pozīcija ir pretī. Ir neliels aplis, bet pa visu šiem gadiem cilvēki jau pierast katrāk. Un labi, mēs dosim cilvēkiem iespēju izbraukt pa 5 minūtēm atpakaļ. Tas nav tā vērts salīdzinot ar to, ka mēs šeit varam pēc 5 gadiem izveidot jau pilnvērtīgu sporta infrastruktūru, izmantojot kalnu. Ja visi ies labi, mēs plus mīnus pēc ziemas dažam atļausim ar kamanīju pabraukāties bērniem. Bet vispārējais tikai pēc 5 gadiem. Lūdzu. Kādā veidā tu visu apsaimnieko par ziemā? Es pateikšu par... Citīgi. Ja mēs runājam par ziemu, pirmais mums tagad, ja viss sanāks mūsu izglītības sporta un kultūras departaments,